Dzeltenais brīdinājums. Dzeltenais brīdinājums nozīmē to, ka apdraudējums vēl šobrīd nav, bet tas ir potenciāls apdraudējums. Tas nozīmē to, ka mums šajā brīdī varbūt nevajag gulties uz zemes vai slēpties, bet ir noteikts algoritms, kas mums ir jādara. Pirmkārt, sekojam līdzi šūnu apraides ziņojumu, precīzi, kas no mums ir nepieciešams. Otrs, sameklējam drošāko vietu, ko mēs gatavošanās posmā esam identificējuši, tur mēs arī patveramies. Atceramies par 2 sienu principu, aiz kuriem patverties. 2 sienu princips ir ideālais scenārijs, bet nevienmēr viņš būs. Tas nozīmē patveramies aiz sienas, izvairamies no stikliem, jo stikla triecienvilnis nogalina. Izvairamies no liftiem, no balkoniem un citām nedrošām vietām. Svarīgi šajā scenārijā ir saprast to, ka mums ir mūsu maršruts ļoti iespējams jāpabeidz. Mums pašiem ir jāizvērtē, vai es varu turpināt ceļu, vai es nevaru turpināt ceļu. Piemēram, mēs esam ceļā uz mājām. Mums līdz mājām ir palikušas 5 vai 10 minūtes. Es teiktu, ka drošākais scenārijs ir pabeigt savu braucienu ar mašīnu un atbraukt līdz mājām un tur sameklēt drošāko vietu. Ja mums līdz mājām ir jābrauc 50 minūtes, tad mēs domājam, kurā vietā mēs apstāsimies un kur mēs patversimies līdz turpmākām norādēm. Un dzeltenais brīdinājums vienmēr, līdzīgi kā oranžais brīdinājums, beigsies ar to, ka mums atnāks šūnapraides pārraide ar paziņojumu, ka apdraudējums ir beidzies. Bet šeit viens svarīgs aspekts ir, dzeltenais brīdinājums nenozīmē to, ka man vajag tagad skriet uz savu skolu un bērndārzu, lai glābtu bērnu. Tici man, bērns drošāk ir skolā vai bērndārzā, jo tur viņam ir piemērotas telpas, ir šīs patvērtnes, kurās bērns var patvērties. Padomā pats, kamēr tu skries uz skolu vai bērndārzu, tu patērēsi laiku, tu esi apdraudēts. Tad tu bērnu izņems ārā no skolas vai bērndārza, un tu apdraudēsi ne tikai sevi, bet arī bērnu. Un kamēr tu vēl tiksi mājās, drons var atlidot un var notikt nelaime. Bērns ir drošībā, ļauj viņam tur dzīvoties. Un atceries, ka arī pēc algoritma skolas direktoram ir aizliegts bērnus laist ārā, kamēr ir vienalga dzeltenais vai oranžais apdraudējums.